būs veiksmīgāka diena. Dīns Šķēle, Gražulis, Zaķis un Janičēnoks. Tāds starta piecinieks basketbola klubam Ventspils. Savukārt Rīga laukumā sūta Gediju Meijeri, Labuckas un Ričards. Ar Labucku bija jautājumi pirms finālsērijas pirmā mača, vai vispār piedalīsies Lietuvietis. Viņam potīts savainojums, kurš nav par 100% izārstēts, tomēr piedalījās, nospēlēja ļoti veiksmīgu maču, kā ierasts darīja daudz melnā darba, kas ļoti nepieciešams katrā komandā ir šāda spēlētāja formā, un redzam arī šodien gatavs jau no pirmajām minūtēm, tāpat kā sērijas pirmajā mačā starta pieciniekā doties laukumā un cīnīties par uzvaru. Pirmais ceturksnis spēles tiesneši Arnolds Ozols, Indus Baumans un Mārtiņš Kozlovskis. Baumans, tas, kurš galvenais un izpilda centra iemetienu, neprecīzi tajā neatļautiem paņēmieniem cīnījušies VF komandas spēlētāji. Konkrēti spēlētājs, kurš centra iemetienā atradās, augšubejošu bumbu trāpīts un attiecīgi bumbu nodot pirmā uzbrukuma veidošanai VF komandas rīcībā. Šķēle. Saspēles vadītāja lomā, nu jau Dīns. Čēnoks. Zaķis tur cīnās par vietu, bumbu gan nesaņem. 5 sekundes jāsāk skatīties grozu virzienā Ventspilniekiem. Dīns spiests izpildīt sasteigtu tālmetienu. To realizēt amerikānim neizdodās. Iespēja arī šodien pirmos punktus mačā gūt VF komandai. Ričards dodas caurgājienā, tur Zaķis pieslēdzās palīgā aizsardzībā. Cīņā par neitrālo bumbu. Zaķis no auta ielec laukumā. Pirms piezemējās grīdē jau noķērs ar bumbu. Līdz ar to tā paliks VF komandas rīcībā ar 14 sekundēm atkārtot uzbrukumu veidošanai. Meijers nodot bumbu Ričardam. Vēl sadarbības starp šiem spēlētājiem. Brīdī bumbas kontrola Meijers pazaudē. Zaķis labi norēģē. Neļauj nevienā brīdī VF komandas centra spēlētājiem pie bumbas tikt un Gross nosargāts. Jādodās tagad Ventspilniekiem savā uzbrukumā. Pa visu laukumu Labuckas pieskat Šķēli. Čēnoks, Zaķis, teicam piespēle, noteikuma pārkāpums un vajadzētu būt 2 sodametieniem. Tieši tā, varēs uz līnijas stāties Ronalds Zaķis. Gan tas labākais sodametienu izpildītājs. Arī komanda pirmajā tikšanās reizē. Zaķim 50% jau realizēts 1 no 2 izmestajiem metieniem. Aiz sodametienu līnijas. Tagad iespēja atklāt mača rezultātu. Pirmais pareicīs. Līdz ar to viena lieta jau ir mainījusies pretstatā sērijas pirmajam mačam. Ventspilnieki ir bijuši vadībā. Šobrīd atrodoties ar 2 realizētiem sodametieniem. 2 punktu attālumā no VF komandas. Agresīvā aizsardzība no abām komandām pa visu laukumu. Tieši pēc saspēles vadītājiem spēlēt. Mēs pirmajās minūtēs to redzam, kā vienā tā otrā laukuma pusē. Šoreiz Šķēle gan pārāk aktīvi nospēlē, saņem personisko piezīmi. Turpina viņš traucēt Gedijam bumbas saņemšanu. Tādā veidā ir izdevies nodudzināt dažas sekundes no uzbrukuma VF komandai. Gedijam tik garām Šķēlam neizdodās. Varbūt tagad nostaigāts. Šķēle savu darbiņu aizsardzībā izdara lieliski. Dīns gan netiek tā pieskatīts. Pieredzējušiem saspēles vadītājiem tiek atļaut brīvāk spēle. Brīvāk bumbas pārvešana pār laukumam. Janičēnoks precīzi. 5. punkts Ventspilniekiem. Ļoti vienkārši kombinācija izspēlē mājnieki, tiekot pie metiena iespējas. Janičēnoks jau ar pirmo piegājienu iezīmē sev punktus. Attiecīgi iestāds tiks ailītē. Meijers. 2 sodametieni. Gražulis nokavēja aizsardzībā nedaudz. Burtiski pussekundi, bet ar to bija pietiekami, lai izprovocētu Meijers savu pretspēlētājas noteikumu pārkāpumu. Pirmā spēlētāja maiņa jau nospēlēts nav pat 2 minūtes. Tikmēr pauzīt arī spēlē. Šobrīd tiesnešiem jāapspriežās par
Tad nejāspriežās, tiek vērots atkārtojums. Šis Janičēnoka metiens iespēja pārbaudīt brīdī, kad spēles pulkstenis ir apstājies, vai metiens 2 vai 3 punktu vērtē. Jautājums, vai bija uzkāps uz līnijas Janičēnoks vai nebija. Tādi noteikumi dažus gadus atpakaļ pamainīt un dod tiesnešiem iespēju noskaidrot precīzi, vai metiens tika realizēts attiecīgi 3 vai 2 punktu apmērā un 1 punkts. Zinām, basketbolā ļoti daudz ko var mainīt spēles galotnē. Nu, šoreiz Ingūns Baumans apstiprina, ka atradās aiz 3 punktu metienu līnijas Janičēnoks. Līdz ar to rezultāts saglabājās 5 punkti Ventspils komandai. Nu, tagad atklāts arī VF komandai. Mača rezultāts līdz ar Meijeru gūtajiem sodu metieniem. 5-2 pēc sērijas. Zāķis spēlē 1-1 veiksmīgi. Viņš apspēlē Meijeru. Bumbu gan vēl padomā virs grozas tīps atrodoties vai krist caur tīkliņam vai ne. Punkts Ventspilnieku centram izdodās savai komandai nokārtot 7-2. Ričards, tālmetiens, precīzi. Pirmais 3 punktu metiens arī VF komandai un vairs tikai 2 punkti starp abām komandām. Janičēnoks teica mājkustību, pustālais metiens, precīzi. 5 punkti Janičēnokam jau šodienas mačā. Atgādināšu, 4 guva sērijas pirmajā spēlē, tā ka jau ir savu vidējo rādītāju pārsniedz. Skatoties tieši fināla sērijas, protams, punkts. Līdz sezonas vidējiem rādītājiem Janičēnokam vēl ir ko tiekties. F komandai iespēja pārkārtot presingu pa visu laukumu, attiecīgi piekārtojot spēlētājs līdz ar šo nelielo pauzīt. Dīns saņems bumbu. Rūpīgi Ričards pieskatīts, tomēr pārāk. Ričards klāt savam pretspēlētājiem nedodās. Dīns gudrs basketbolists. Spēja izmantot agresīvu aizsardzību savā labā. Pārtērk bumbu, bet ārpus laukuma jau atradās Meijers. Līdz ar to tā paliks Ventspils komandai. Sānauta izspēle. Zaķis nogādā bumbu ārējās līnijas spēlētājiem. Šķēle. Spēlē 1-1. Labi izrausta Meijera, tiek līdz pustāliem metienam, nav precīzs. Bumba vēlreiz paliek Ventspilnieku rīcībā. Tā no basketbolistiem atstājas laukumu. 14 sekundes atkārtot uzbrukumu izveidošanai. Janičēnoks, tālmetiens. Šoreiz par īsu. Ričards. Ātri pārēj no aizsardzības uzbrukumā VFam. Ātri gan uzbrukumu izveidot neizdodās. Šobrīd jau pozicionāla spēle. Gēdijs. Meijers, metiens no pustālās distances, cīņa prācošo bumbu veiksmīgāk tajā Ventspilnieku. Dīns, teicam, bija domāts, bet šoreiz šķēli nenolasīja savu saspēles vadītāju nodoms. Bumbu atstāja laukumu. Vēl viens spēlētāja maiņa, tikmēr VF komandai Gromovs dodas laukumā. Mārtiņam Meijeram pirmā atalpa šodienas spēlē. Kombināciju VF komanda. Ričards. Pagaidām viņas darbības aiz tālmetienu līnijas. Gromo veidots aizsaks. Pārtvert bumbu Ventspilniekiem. Šķēlēm. Iespēja triekt bumbu grozā no augšas, kas arī tiek izmantota. 9. gūtais punkts. 11. gūtais punkts Ventspils komandai. Ierakstījušies mainieki jau 2 par skaitlī. Elmans.
divatā tiek pieskatīts. Un Brainis iesaistījies spēlē Ventspilniekiem. Sērijas pirmajā mačā tikai 4. ceturtajā, tās 2. pusē devās laukumā. Šodien jau spēles pirmajā 10 minūtē. Gatavs palīdzēt Kāru Mužnieku vadītāju vienībai. Grāžuls, tālmetiens. Bumba neveiksmīgi spēlētājiem. Atlets tieši Burzmā un paliek Ventspils komandai. Jānis Blūms dodās laukumā. Jānis Gailīts, komandas galvenais treneris. Sūta savu kapteini. Pirmo reizi iesaistīties cīņā brīdī, kad nedaudz mazākās 6 minūtes jāspēlē pirmajā ceturļā. Šķēli met no tālās distances. Grāžuls tiek pie atlikušās bumbas. Atkārtos uzbrukums Ventspilniekiem. Jeničēnoks, Dīns. Ar Austa Gēdiju, bet garām īsti netiek. Tagad caur aizsargu atbrīvojās pustālās distances. Precīzs ir savā piegājienā. 13-5. Šodien Ventspilniekiem daudz veiksmīgāks padevies mačs sākums. Kamēr VF komanda realizējusi tikai 2 metienus no spēles. Pirmais minūtes pārtraukums. To pieprasa VF komandas galvenais treneris Jānis Gailīts. Iespēja Ventspils basketbola klubu Kārsēmietenēm arī uzstāties pirmo reizi šodienas mačā līdz ar pirmo sanāksmu uz abu komandu. Trenerim uz abu komandu soliņiem. Trenerim iespēja veikt pirmās korekcijas spēlē. Vairāk tas nepieciešams, protams, VF komandai. Tas arī iemesls, kādēļ Jānis Gailīts pieprasīs minūtes pārtraukumu. Redzēsim, kā notikumi mainīsies laukumā turpmākajās minūtēs. Blūms tālmetiens. Nav precīzs. Vēlāk atstāja laukumu, nonākot Ventspilnieku rīcībā. Jānim Blūmam. Kādi 0 punkti pirmajā sērijas mačā. Metienos no spēles 0 no 6. Šķēle. Grāžuls, tālāk Jeničēnoks. Sāk caurgājienu veidošana, tiek līdz pustāliem metienam. Tas nav precīzi. Gēdijs pirmais pie atlikušās bumbas. Gromovs, Antrops, pustālais metiens. Un VF precīzi. 7. punkts VF komandai. Pirmo reizi. Antrops, nu pat kā arī nācis laukumā. Tiek pie punktu guvuma. Tikmēr Ventspilnieki kļūdās, neprecīzi izpild savus uzdevumus. Iespēle nebija vairs tverama. Paliek līdz ar to bez metienu iespējām Mainieku komanda. Gēdijs, Blūms vēlreiz izšķirās par ātru tālmetienu. Arī šoreiz nav precīzs. Blūms gan veiksmīgāk VF-iešiem atlets. Turpināt uzbrukumu rīdzinieki. Gēdijs, tālmetiens precīzi. 10-13. Lūk, kā minūtes pārtraukums mainīs notikums laukumā īsā laika sprīdī. Aptuveni minūtē izdevies VF komandai nonākt vairs tikai viena precīzi metienā tālumā no Ventspilniekiem. Iespēja gan iet kārtību mainīt šobrīd Mainiekiem. Šķēle dodas caurgājienā. 2 VF-iešiem tiek garām un pievieno 15. punktu Mainieku komandai. 4. gūtais punkts Šķēlem. Viņš un Jeničēnoks. Arī Zaķis, jā, spēlētāji, kas realizējuši vairāk kā vienu metienu no spēles. Noteikumu pārkāpums. Zīme norma gan nav sasniegta nevienai no otrai komandai.
Līdz ar to maču varēs turpināties ar pozicionālu izspēli. Iespēja veiktoties spēlētāju maiņu šajā brīdī, un te vēlreiz Aigar Šķēles šedevrs tikmēr atkārtojumā ar stieptiem soļiem tiek pie punktu realizācijas. Kembels iesaisties spēlē Ventspilniekiem. Spēlē aktīvu. Blūms. Spēle Meijerim aiz tālmetiena līnijas. Precīzi sekojošais trīspunktnieks. Un pie Ventspilniekiem var ievadīt ātro pretuzbrukumu. Neizšķirās, ka Ventspilnieki šoreiz spēlēt ātri. Jāturpina būs spēle pozicionālā manierē. Kembels. Noteikuma pārkāpums. Šie punkti skaitīt netiek. Laicīgi izdevās pārkāpt noteikums. Varam redzēt, cik nepiekāpīgi cīņa par katru centimetru ir komandas spēlētāju izpildījumā. Viss kā pieklājās finālos cīņā par čempionu kausu. Dīns, mājiņkustības, sarežģīts metiens. Cīņa par bumbu Brains. Pirmais pie tās, pret viņu seko noteikuma pārkāpums. Ceturtā komandas piezīme līdz ar to vēfiešiem. Metienu vēl jāizpild nebūs, bet turpinājumā gan vairs šāds vaļīgs rīdzinieki atļauties nevarēs. Dīns. Pret Gordons, spēlēs ar muguru pret grozu. Tad auguma centimetrs izbrīvē savu vietu pustāliem metienam. Īsti palīdzība arī neseko un loģisks iznākums. 17. punkts Ventspilī. Pusotras minūtes, tikai 3 punktu starpību uz rezultātu tabulī. Tagad vairākas epizodes pēc kārtas mainiekiem veiksmīgi izdevies aizvadīt. Viņam atkal drošākie 7 punkti. Spēlētāju maiņa VF komandai. Groza apakšā Gromovs. 6 minūtes laukumā pavadīs, var atvilkt telpu. Vietā spēlē atgriežās Meijers. Attiecīgi reaģē arī Kārlis Mužnieks un sūta laukumā piemērotāko aizsardzības spēlētāji tieši pret Meijeru Zāķi. Tikmēr Meijerim sarežģīti, bet tā pašā laikā arī labi iespēja gūt punktus. Meijers spēj šāds metiens realizēt, vairāk kārt to ir pierādījis. Toreiz gan veiksmi pietrūkst. Čēnoks uz brīdi iesprūdis. Nav īsti, kam bumbu piespēlēt. Uzbrukums turpinās. Atcot laukumu kreiso malu. Dīns Zāķis. Pustālais metiens precīzi. 19 pret 10. Ventspilnieku pārsvars sasniedz 9 punktus. Blūms. Piezīme uzbrukumā arī šajā piegājienā vēfiešiem pie punktiem netika. Mārtiņam Meijeram. Trešā personiskā piezīme. Protams, uzreiz arī tiek veikts spēlētāju maiņas. Gromovam atgriežoties laukumā. Paralēli arī ārējā līnijā izmaiņas. Gordons dodās rezervis soliņu. Ričards laukumā vēfiešiem. Ir 3 piezīmes. Gan var pamainīt spēles turpmāko rītējumu vēfiešiem. Tomēr komandas pamatcentrs. Stabilākais spēlētājs groza apakšā VF komandas rīcībā šajā sezonā. Kā minimums spēles minūtes Meijeram tas ierobežos. Noteikuma pārkāpums. Kā jau pirms brīža piefiksējām, norma tika sasniegt. Līdz ar to Kembels var stāties sodmetienu līnijas. Un pirmo reizi šodienas mačā savai komandai sasniegt 2 par skaitļu vadību, ja izdosies realizēt kādu no piešķirtiem sodu metieniem. Kolinam Kembelam šodienas mačā vēl pie punktiem tik nav izdevies. Tagad viens pierakstos un plus 10 viņu komandai. Vēlreiz tiek meklēts Blūms. Viņam gan bumbu labā pozīcijā. Kembels labu darbu izdara Gromovs. Groza apakšā, 2 punktu grozā un noteikumu pārkāpums. Blūms ļoti veiksmīgi izmanto to, ka divatā tiek pieskatīts uz 3 punktu metienu līnijas. Zaķis gluži vienkārši nepaspēja atgriezties. Žļonis gan nolaižās, bet
Arī šī darbība ir novēlota, līdz ar to Gromovam labi iespēja gūt punktus, kas arī tiek izmantot. Turklāt sasniedzot maksimumu, ko šajā epizodē varēja izspiest. Atliek tik realizēt sodu metienu. Arī tas ir precīzs un 15 punkti jau VF kontā. Dīns. Žeļonis nenolās. Otro reizi jau nesaprotās. Ventspilnieki precīzāk Dīns ar saviem spēlētājiem. Pirmajā piegājienā Šķēle bija tas, kurš nenolasīja pats savu teicumu atrašanās vietu groza apakšā. Dīns gan redzēja jau solīt uz priekšu, piespēlēja uz vietu. Tagad arī Žeļonis varēja veiksmīgi izkārtot sev 2 punktus, bet nebija gatavs tvert piespēli. 20-13 izlabots uz tablo šobrīd. Ventspils Olimpiskajā centrā rezultāts. Tā arī ir, jā. Tieši tā bija 20-10. Tad precīzi no spēles bija Gromovs, realizēja arī sodu metienu. Šoreiz neizdodās Gromovam gūt punktus, bet punkti paliek VF komandai. Nepiekrīt gan tam Ventspilniekam, skatāmies atkārtojumā. Šī skatpunkta gan grūti bija saprast. Tomēr tiesneši ļoti pārliecinoši norādīja, ka bumbās aiz laukumu tieši no Ventspilniekiem. Blūms, uzstālais mētiens. Pagalam neprecīzi neskar neko no grozas konstrukcijas, bet bumba veiksmīgi iekrīt Marekam Mejerim rokās. 2 punkti jau pierakstīti komandas kopīgi iespētajiem šodienas mačā. Un arī noteikumu pārkāpums. Šādā veidā defekts tiek pārvērsts par efektu. VFam tagad gan 20-11. Jāspēlē nedaudz mazāk kā 1 minūte vēl pirmajā ceturdaļā. Precīzs Mejeris 20-16, jeb -4 VFam. Jākovičam pirmās sekundes laukumā. Gražuls. Čēnoks. Palicis pret Gromovu. Necenšās gan apspēlēt pretinieku centru, iespēlē bumbu Zaķim. Tur nevienlīdzīgs sedzējs, bet neizdodās Zaķim izmantot iespēju. Paliek bēšā šajā uzbrukumā Ventspilnieki. Ričards, tālāk Blūms. Tālmetiens. Precīzi. Jānis Blūms samazina savus komandas deficītu līdz minimumam. 19,7 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Minūtes pārtraukuma jau spiests pieprasīt basketbola klubu Ventspils. Galvenais treneris Kārlis Mužnieks. Vēlreiz atkārtomai Kembels burtiski uz sekundi aizkavējās pie aizsega. Ar to ir pietiekami, lai Jānis Blūms gūtu 3 punktus un sadaldētu savus komandas atpalīdzību. Šķēle ar bumbas triecienu grozā no augšas. Tobrīd palielinot Ventspilnieku pārsvaru. Pirms brīža Jānis Blūms no tālās distances pirmo metienu realizēja no spēles šajā sērijā. Ne tikai šodienas mačā, šajā sērijā. Lūk, atkārtojumā tālmetiens, kurš cerams pavērs slūžas arī Blūmam turpmākajās spēles minūtēs. Tagad gan palīdz punkts uz rezervis soliņu. VFam jāspēlē aizsardzībā. Tas ir iemesls, kādēļ Jānis tiek atpūtināts. Līdz galam pirmo ceturtdaļu var nospēlēt Ventspils komandu. Pat laika tablo jau izslēgts un tiek skaitīts tikai ceturtdaļas spēles sekundes. Čēnoks, tālmetiens, precīzi! Kristofam Čēnokam otrais tālmetiens šodienas mačā 20-3-19 pirms otrās ceturtdaļas +4 Ventspilniekiem.
4 punktu pārsvars pēc nospēlētām 10 minūtēm mainiekiem. Kā minimums mājas darbs. Pirmo ceturdaļu veiksmīgi nospēlēt Ventspilniekiem ir izpildīts. Pēc tā komanda atrodas vadībā un labi strādājuši aizsardzībā. Varētu teikt ar tām pašām metodēm, kā VF komandas sērijas pirmajā mačā. Pirmajā ceturdaļā apspēlēja Ventspilnieks. Šobrīd tieši Kurzemnieki atrodas vadībā. Izprovocējuši pretinieks uz 7 kļūdām ar veiksmīgu darbību aizsardzībā. No tad teicam iespēju Gromovam gūt punktus. Šoreiz grūti pat pateikt, kas pietrūk VF komandas centra spēlētājiem. Bumba gan paliek VF-iešiem. Antrops, tālmetiens. Nav precīzi Zaits pie atliekšās bumbas. Ventspilī ātrs. Bumbas pārvešana uz otru laukuma pusi, bet tas viss beidzās bez rezultātu. Būs labas iespējas spēlēt pretinieku aizsardzību. Un šobrīd jau pozicionāli izspēle turpinājumā. Zāķis zem groza, 2 sodmētieni. Teicam pauzi. Arī no ārējās līnijas spēlētāji, konkrēti no šķēles. Atrodot Zaķi, turpat blakus arī bija Gražuls, kurš vēl pamaisīja gaisu tam visam. Zaķim 2 no 2 pirmajā sodmetienu sērijā. Šodien ir agresīvāks. Kā minimums jau pēc tā fakta vien, ka otro reizi stājies uz līnijas. Sērijas pirmajā spēlē pie 1 sodmetienu sērijas tika Ventspilnieku centrs. Turpina uzbrukt teicam. 4 no 4 Zaķim. 25 punktu Ventspilniekiem. Ričārds. Lūms. Viņš rās par tāmetienu. Un trāpa grozas konstrukciju. 24 sekundžu tablo. Ar to paliek bez punktiem Lūms šajā uzbrukumā. Nav īsti noķēris ringu, bet par to pārūpējās Ventspilnieka aizsardzība. Lūms tiek pie metienu izpildīšanas iespējas. Tā ir 99% sarežģīta. Vai tālu no groza vai disbalansā. Mums arī šāds metiens ir sezonas laikā realizēts, bet spiediens no Ventspils komandas ārējās līnijas spēlētājiem, jo īpaši Kembols jāuzslavē. Ļoti veiksmīgi tiek galā ar Blūmu. Tāpat arī Jākovičs veiksmīgi darbojās pēdējā uzbrukumā. Forsē Blūmam darīt laukumā to, ko komandas kapteinis nevēlās. Zāķis vēlreiz saņems bumbu tuvu grozam un varēs mēģināt turpināt savu 100% precizitātes sēriju no sodmetienu līnijas. Momentā pret viņu tiek pārkāpt noteikumi, neļaujot gūt punktus no spēles. Tā vietā ar 2 metieniem mēģinot pievienot tos Ventspils komandai. Ot arī pirmā kļūda Zaķim. 8 punkti viņam, 1 atliksīja bumbu. Ventspils komandas dalīts rezultīvākā spēlētāja sniegums šobrīd Jančēnekam. Tāpat 8 punkti. Tagad gan Zaķis izvirzās vadībā šajā statistikas ailītē ar 9. punktu. Plus 7 panāk Ventspilniekiem. Antrops. Ričārds. Viņš rās par tāmetienu pār Kembela rokām. Tas pa galam neprecīzi neskar neko no grozas konstrukcijas un ieskrējušies jau Ventspilnieki. Jākovičs ielauž sodu laukumā, meklē Zaķi, bet šoreiz piespēle neprecīzi. Saforsēja Jākovičs notikums. Zaķis tur labi bija pieskatīts. Sarežģīta bija. Un šo piespēli veiksmīgi novirzīt. Līdz ar to arī loģisks iznākums, kļūda un uzbrukums vēfiešiem. Antrops, Ričārds. Gordons spēlē pikāno sadarbību ar Gromovu. Pirms tam fiksēts noteikumu pārkāpums. Tikai pirmā komandas piezīme. Basketbola klubam Ventspils. Aigaram Šķēlem. Tā otrā šodienas mačā. Lūms. Gromovs. 2 sodmetieni. Kembelam nekas cits neatliek kā pārkāpt noteikums. Pārāk ievērojams auguma pārsvars Gromovam šajā izspēlē. Atliek vien realizēt 2 sodmetienus. Tādējādi arī mēģinot VF komandu ievirzīt turēšajā 10. iegūtajos punktos.
pirmais nav precīzs. Par īsi lidojums bumbas. Atstās tā vien pret grozu stīvu. Punktu komandai neatnesot. Vēlreiz soļu metiens nav precīzs. Gražulim trešā aplinksī bumba šodien spēlē. Uzbrukumā Ventspilnieki Jakovičs. Pirmās spēles rezultīvākais Ventspilnieks. Viņa spēlē bumbu Kembelam. Kembels to zaudē aktīvs Blūm rīcības spiests un vēlāk pats pārkāp noteikums, mēģinot uzbrukumu pozīciju atgūt. Teicams darbs aizsardzībā VF komandas kapteinim. Ja neiet metieni no spēles, tad arī šādā veidā var nospēlēt Jānis Blūms to. Un kopumā lieku reizi apliecinot savu vērtību VF komandai. Blūms. Jakovičs paliec 1-1. Teicam, māja kustība tiek pie pustālā metiena un otrais realizētais metiens no spēles Jānim Blūmam. Šovakar 21-26. Šķēle, Žeļonis. Ļoti aktīvi. VF komandas centra spēlētājiem krājas pārkāpumu. Gromovam tā trešā personiskā piezīme jāatgādina uz rezervis soliņu. Mārtiņš Meijers atrodās ar 3 pārkāpumiem. Redzēsim, kā Jānis Gailīts, VF komandas galvenais treneris, turpinājumā dalīs minūtes saviem groza apakšā spēlējošajiem basketbolistiem. Lai tikmēr neizdodās sodu metienu pārvērst savā pirmajā punktā šovakar. Viena apakšā bumba izcīnījis Lietuvietis, tagad arī pievienojas sev vienu punktu. 27-21. Atkal 6 punktu starp komandām. Blūms, ātrs tālmetiens. Atkal teicams darbs aizsardzībā no Ventspilniekiem. 1 centimetru neatkāpjās. Blūms saņēmis bumbu. Brīdis sajūtās brīvs, bet turpat visu laiku pakausīja elpo kāds no Ventspilniekiem. Līdz ar to nevar noķert rītni, nevar iedegties. Spēlētājs jāmocās izpildot metiens, vismaz pagaidām sērijā Blūmam. Šķēle, divās piespēlē, Blūmam pārtverta bumba, ātrais pretuzbrukums var izveidoties. Blūms pats traucās uz priekšu, pārkāp noteikums pret viņu Aigars Šķēle, kuram tā trešā personiskā piezīme. Gudri nospēlē šoreiz Blūms, redzēja jau, ka no ātrā uzbrukuma vairs nekas īsti nebūtu sanāks. Šķēle neatradās savu cilindru ietvaros. Izveidoja kontaktu VF komandas kapteinis ar pretspēlētāju, tādējādi jau zinādams, ka tiesneši to traktēs kā noteikumu pārkāpumu. Spēlētāju mājiņu Blūms devies uz rezervis soliņu Gedijas laukumā ar VF-iešiem. Zaķis savukārt basketbola klubam Ventspils. Ričārds. Pēc metiens no distances. Ieskrējies jau Dīns. Šobrīd 1-5. Ļoti ātri atgriežies aizsardzībā VF komandas basketbols Zaķis. Meklē Žeļoni, bet bumba līdz Lietuvietim nenonāk. Šī leņķa nevarējām īsti redzēt, vai piespēle bija neprecīza, vai Žeļons nebija gatavs bumbu tvert. Rezultāti gan tas nemaina. Gordons. Tālmetiens. Pirmajā mačā 3 tālmetiens realizēja Gordons. Nikovičs ar Zaķi. 2 spēlētāju sadarbību veido pie 3 punktu metienu līnijas. Vēlāk Kembels saņems bumbu. Iespēlē to Dīnam. Tālmetiens. Dīns met neprecīzi. Turpina komandas apmainīties līdzīgiem uzbrukuma noslēgumiem. Pēdējā laikā gan tas bez punktu guviem, līdz Mārtiņš Meijers nolem to pārtraukt, realizē metienu no soda laukuma 23-27, sadaldējot komandas deficītu līdz 4 punktiem. Kembels caurgājienā, ļoti sarežģīts metiens pār Meijeru rokām, bet izdodas to amerikānim realizēt.
Reiz atkārtojumā varam vērot, cik labi ar augumu strādā Kembels. Iet korpusā Meieram un izmanto to savā labā. Tikmēr Meiers atbild ar to pašu. Otrā laukuma pusē realizēt noslēgt uzbrukumu. 25-29. Pieprasa joprojām šie paši 4 punkti. Jākovičam atņemt bumba. Gordons, Ričards, un turpat arī Gēdijs. 3-1, ātrais pretuzbrukums, Vefs precīzs un momentāli reaģē Kārlis Muižnieks. 27-29. Rīdzniekam izdodās sadaldēt pretinieku pārsvaru līdz 1 precīzi metienu tiesai. Līdz ar noslēgtu ātru uzbrukumu. Veiksmīgi saspēlējās līdz pilnīgi brīvs Gēdijs izkārtots metienu pozīcijai. Un šobrīd jau minūtes pārtraukums. Guys, we need to be deep. Campbell is extra help, okay? We always got one player. Okay, position 4 also, gradually, still the more help, because they're looking for the road. Good serve. When we put a good serve on pass, the line is better. Okay, guys? Okay. Ilgu laiku Vefiešiem neizdevās tik tuvāk par 4-7 punktiem. Tagad sadaldēts pretinieku pārsvars līdz 1 precīzi metienu tiesai. Attiecīgi norēģējis treneris Muižnieks 15 minūtes pārtraukumu. Pēc tā vienspilniekiem uzbrukums, iespēja kaut gūt kādu punktu. Nedaudz atvēsināt. Iekarš šos Vefieši. Janičēnoks meklē Zaķim. Iespēlēšanas iespējas. Nonāk pie Zaķa, bet netanī veiksmīgākajā pozīcijā. Tur 3 Vefieši viņam apkārt. Līdz ar to pozīcijas Zaķis zaudē. Un šobrīd jau notikumi Vef komandas uzbrukumā otrā laukuma pusē. Gēdijs teica Maikstību uzvalks sev pa 3 Ventspilnieks. Mēram pietrūkst gan precīzi tāds no pustālās distances, lai noslēgšu uzbrukumu sekmīgi. Janičēnoks neko nesarežģīja pie pirmās iespējas izpild pustālo metienu. Tiesa arī viņa mēģinājums paliek bez realizācijas. 29-27. Joprojām nav mainījies rezultāts pēc minūtes pārtraukuma. Ričards mūžā soda laukumā. Tur atrod Meijer. Meijers pret Zaķu. Noteikuma pārkāpums Zaķim. Nenospēlē līdz galam epizodu. Arī Meijers jau bija paspējis izspēlēt bumbu ārā uz 3 metienu līnijas. Tomēr Zaķim vēl sekoja šī papildus kustība grūdienis. Par ko tiesneši fiksēja pārkāpumu. Kā personiskā piezīme tā Zaķim, bet uzreiz tiek nomainīts. Uz komandas centra spēlētājs laukumā. Pirmo reizi šodien dodās Ventspils komandas šīs sezonas rezultīvākais spēlētājs. Draudīgākais ierocis no tālās distances, Mērs Gulbis. Ceturtajā, kad jāspēlē 4 minūtes 13 sekundes. Treneris Muižnieks izlem sūtīt laukumā. Sausāk komandas 22. numuru. Meijers. Precīzi otrajā sotmetienā 28-29 līdz minimumam. Samazinājuši deficītu Rīdznieki. Dīns. Brājens. Pārāk pavirši nospēlē amerikāns. Izsit viņam bumbu no rokām. Spēlē aizsardzībā tagad Ventspilniekiem Meijers. Brājens rehabilitējās bloķējot Vefiešu metienu. Ventspilnieki uzreiz ieskrienās. Janičēnoks, Jākovičs, 3 punkti. Tomēr nē. Mēģina pie pirmās iespējas skriet uz priekšu. Ventspils komanda tomēr pagaidām pietrūkst precizitātes metienos. Meijers pret O'Briens. 100% noteikuma pārkāpums. 2 punktu grozā, kā arī noteikuma
Šis noteikuma pārkāpums piešķir vēl sodu metienu izpildīšanas tiesības Meijeram ar rokām. No paša starta spēlē jau Bryants. Veiks līdz ar to izvirzies vadībā 30-29. Brīdī, kad otrajā ceturtajā atlicis kaut spēlēt nedaudz vairāk kā 3 minūtes. Nespēja šo punktu pārsvaru dubultot. Tos Meijeram no sodmetienu līnijas to izdarīt neizdodās. Līns. Čenoks augsts saņēmis bumbu. Paldies par 2 Ventspilniekiem O'Briens, Gulbis, mājkustību un noteikuma pārkāpums Meijerim. Pirmā personiskā piezīme Marekam. Šoreiz kā jau pieredzējušam spēlētājiem pieklājās nospēlē Gulbis. Izmanto savu pretspēlētāju un vēlāk izmanto to savā labā, lai varētu izpildīt sodu metienus. Kur ir norma sakrāt kā vienai tā otrai komandai. Varētu gūt līdz ar to vadību Ventspilniekiem. Gulbis var arī gūt savus pirmos punktus. 30-30. Kā minimums nešķirt izdevies panākt Mārim. Otrais sodu metiens gan mērķi nesasniedz. Ričards. Kēdijs. Palīdz pret šķēli. Meijeris pret šķēli. Noteikums pārkāpt nevar normijā sasniegt. 3 sekundes Vēfam Gordons. Tāmetiens. Un ar 2 punktu vērtē šis metiens, bet būtībā atkal tas nemaina, jo metiens realizēts netiek. Vēlāk O'Brientam otro reizi īsā laiks brīdī bumbu. Kurš vienkārši izcit no rokām pretinieku. Rūpīgāk vajadzētu apieties ar spēles instrumentu amerikānim. Šoreiz viss beidzās veiksmīgāk. Bumba atstāja laukumu no vēju spēlētāju rokām. Līdz ar to Ventspilnieki var turpināt ar savu uzbrukumu. Izdosies Ventspilniekiem atgūt vadību. Čenoks meklē Gulbi. Brains prasa bumbu groza apakšā. Gulbis izšķirās par tāmetienu. Nav precīzi cīņa par bumbu. Veiksmīgāks tajā Ričards. Pasīvs Ventspilnieku uzbrukums pēdējās minūtēs. Līdzīga kombinācija. Vērt mēģinot snaipers vai izbrīvētais tāmetienu līnijas, vai vēlāk iespēlēt bumbu groza apakšā, bet es tā īsti to neļauju. Līns var izpildīt tāmetienu. Gulbis. Precīzi. 33-30. Mārs Gulbis atgriež vadību savai komandai un Jānis Gailīts reaģē pieprasot minūtes pārtraukumu. Šoreiz ļoti veiksmīgi nospēlē Ventspilnieki. Pirmkārt jau Dīnam bija metiena iespējas. Atrada viņš Gulbu komandas labāko snaiperu no distances. Vēl veiksmīgākā epizodē un noslēgums dod 33. punktu Kurzemniekiem. Ļoti ātri reaģēja Jānis Gailīts, pieprasot minūtes pārtraukumu. Līdz kā Ventspilniekiem atkal izdodās realizēt metienu no spēles. Mēģina neļaut ieskrieties mājinieku komandai, bet Rīga galvenais treneris. Redzēsim, kā būs sagatavojis arī nākamo uzbrukumu savas komandas izpildījumā. Latviešu speciālists. Lūms. Spēlē pikanrola sadarbību ar Gromovu. Tiekam līdzi aizsargs. Tagad Blūms no tālās distances. Precīzi. 33-33. Jānis Blūms
atzīmējās ar otro realizēto tālmetienu šodienas mačā. Gulbis Janičēnoks. Atbild ar to pašu. Arī Janičēnoks ir precīzi, turklāt noteikuma pārkāpums. Jautājums, vai neuzkāp uz līnijas. Ventspils komandas kapteins. Šeit pārkāps te bija pāri. Komentētāji pozīcijas īsti nevarēja saprast. Līdz ar to 2 punktu. Grozā 35-33. Var 3 punktu vadību panākt Janičēnoks. Realizēs arī savu piešķirto sodu metienu. Kristapam 10. gūtais punkts līdz ar to. Tagad arī 11. Viņš izvirzās rezultīvāko spēlētāju galvgalī šodienas mačā. Dīns aktīvs pret Blūmu. Gulbis ar gurniem nospēlē neatļaut. Blūms varēs izpildīt 2 sodu metienus. Blūmam šodien 5 gūt. Es atvainojos 8 gūt punkti, 1 rezultīvu piespēle. Arī viņš var ierakstīties 2 par skaitlī. Rezultivitātes ailītē, ja būs precīzi savos piegājumos. Spēlētāji maiņa tikmēr vēl VF komandai uz noslēdzošo minūtu un 3 sekundēm pirmajā puslaikā. Arnolds Helmans atgriežas laukumā. Gromovs devies atpūtā. Blūms precīzi pirmajā sodu metienā. Otrajā nekļūdīgi samazina savas komandas deficītu līdz minimumam. 36-35. Spēlētāja maiņa arī Ventspilniekiem un Braiens dodās rezervis soliņu. Spēlē atgriežās Andrejs Gražuls. Dīns caurgājienā, Blūmam piezīme, 2 punktu skaitās! Ļoti veiksmīgi ar augumu nospēlē Vilijs Dīns, tiekot pussoli priekšā Jānim Blūmam. Šeit uz pirmo eksplozīvo soli pats atrod kontaktu un vēlāk arī noslēdz caurgājienu ar 2 punktu guvumu. 38-35. Ja realizēs sodu metienu Dīns, var panākt jau vairāk kā vienu precīzi metienu tiesu starp komandām. Tas arī notiek pēc fakta. 39. punkts Ventspilniekiem. Startējis pēdējā minūte, otrajā ceturdaļā. Ričards, Blūms. Meijers krīt. Ričards. Meijers no pustālās distances, precīzi. Nīts Kembels paliks saspēles vadītāju lomā. Šodien tikai 3 punkti. Viņš 55. numuram. Tas pagaidām. Varbūt kā turpinājumā veiksies ar individuālo darbību. Follerinam tikmēr Dīns no tālienes. Nav precīzi cīņa par atsošo bumbu. Pirmie pie tās vēfieši. Un vairs jaunam uzbrukumam laika nepietiek. Līdz ar to noslēdzoties spēles pirmajai pusē Ventspilnieks saglabā pārsvaru uz rezultātu tablo 39-37. VFam 2 punktus no pirmajā ceturksnī zaudētāji ir izdevies atgūt. Otro ceturdaļu uzvarot attiecīgi ar 18-16. Jānim Blūmam 10 punktu, ļoti veiksmīgi spēle tieši otrajā ceturdaļā. Rezultīvākais savas komandas spēlētājs. Un šobrīd Reinis Ošnieks gatavs arī ar Jāni pirms lielā pārtraukuma aprunāties. Jā, tiešām Jānis Blūms pagaidām rezultīvākais vefietis. Jāni pirmajā spēlē punktus neguva arī šodien. Tad pirmie 10 metieni lidoja garām grozam. Beidzot vismaz 10 punktus guvis. Saki, jūti, ka pretinieki ļoti pieskat tevi? Jā, es jūtu, ka viņi labi sagatavojušies. Manīm ir tāpēc citiem spēlētājiem iespēja sev spēlēt agresīvāk un parādīt. Un, protams, kad viņi gatavojušies ir īpaši, bet nekas, tas, protams, kad ir play-offs un viņiem kaut kāda viņiem taktika, kaut kāda mums un tā. Noteikti jau bijāt gaidījuši, ka šodien būs pavisam cita spēle atšķirībā no pirmās. Ir kaut ko pārsteiguši, ir agresīvi, noteikti to gaidījāt? Protams, jā, pirmo spēli viņi mājās zaudēja pa 20, kaut kādai reakcijai jābūt. Tas būtu jebkurā pasaules līgā normāli. Tā kā viņi šodien to dara, viņi spēlē agresīvi, mēs esam gatavi. Kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk, bet rezultāts līdzīgs, viss izšķirs otrais puslaiks.
Kas izšķirsies šajā otrajā puslaikā? Kur komanda uzvarēs? Nezinu, kaut kāds noteikti nianses, es domāju. Kaut kāds, kurš būs labāk beigas nospēlēs vai kaut kā tā. Bet jā, es domāju, ka būs interesanti. Paldies, lai izdodās. Tas bija Jānis Blūms. Tagad reklāmas pauzīt, pēc tam aprunāsimies ar pludmales volejbolistu Aleksandru Samoilovu. Esam atgriežies translācijā no Olimpiskā centra Ventspils basketbola halles. Pēc brīža startēs otrais puslaiks pēc aizdītām 20 minūtēm. Vadībā šobrīd Ventspils 39-37. Skatoties statistiku vairāk vai mazāk līdzīgi lielākajā daļā elementu abas komandas nospēlējuši 21-16 atlikušajās bumbās. Jāatcerās šajā brīdī arī sērijas pirmais mačs. Un tajā veiksmīgāk Ventspilnieki bija zem groza, bet par spīti visam, visai varbūt rezultātu izteiksmē beigās netik ļoti, bet no spēles viedokļu pārliecinošiem zaudējumam. Jānis Blūms un Kristaps Janičēnoks spēlētāji, kas šodien ir formā. Blūmam 10 punkti, viņš savas komandas labākais punktu guvējs. Blūmam arī rezultīvu piespēli. Kristaps Janičēnoks savukārt Ventspils komandai pretnieku grozā samets visvairāk 11. Janičēnokam tāpat kā Blūmam arī papildus vēl rezultīvu piespēli nospēlētajās minūtēs. Skatāmies, cits spēlētājs arī Zaķis Ventspilniekiem nospēlēs, kam pirmais mačs netika veiksmīgs. 9 punktus guvis Viljam Dīnam, 7. Māris Gulbs iesaistījās mačā tikai ceturtais otrajā pusē. Realizēja tālmetienu, tāpat arī soda metienu, 4 punkti viņam šobrīd. Efam Meijers ar 9 un Gerijs ar 5. Nākamie rezultivitātē aiz Blūmu. Tas, kas Jānim Gailītim varētu nodarbināt prātu, noteikti ir garo spēlētāju piezīme problēma. Gan Mārtiņam Meijeram, gan Iļam Gromovam pa 3 pārkāpumiem. Pagaidām varbūt otro puslaiku uzsākot nekas traģisks, bet jebkurā gadījumā vajadzētu turpinājumā šiem spēlētājiem rūpīgāk darboties grozā apakšā. Ja vēl metiens no spēles pieminam, tad Ventspilnieki visai labi uzbrukuši no 2 punktu distances, 10 realizēti metieni no 17 izmestajiem, 9 no 21 VF komandai. Un savukārt aiz tālmetienu līnijas tur līdzīgi 3 treču Ventspilniekiem, 10 mēģinājumos, 4 no 12 VF Rīga komandai. Un līdzīga spēle Ventspilniekiem gan lielāko spēles laiku atrodoties vadībā, tomēr nekur pārāk tālu netiek tā ierastā vadība. Bija 4 līdz 7 punktu spēles pirmajā daļā. Izdevās VFam gan pārņemt vadību uz rezultātu tablo vienā brīdī. Pēc tam aptuveni ap šiem 2 punktiem, kas šobrīd šķir komandas arī spēle risinājusies. Pirmais uzbrukums neveiksmīgs Ventspilniekiem. Ar to iespēja rīdziniekiem gūt punkts otrā puslaika pirmajā uzbrukumā un ļoti vienkārši. Nepieļaujam vienkārši Meijeram, tas tiek atļauts ar caurgājienu, kur varēja pat uzsist pārkāpumu ļoti laidzīgi vēl pirms metiena fāzes. Ventspilnieki neko no tā neizdara un rezultāts neizšķirts. Zaķis atbild ar metienu no soda laukuma. Ātra pārēja VFam. Šobrīd uzbrukuma pusē Blūms un Meijers. Apņēmīgi iesāca spēles otro puslaiku, 4 punktus pēc kārtas viņam un jau vadībā VFieši. Šķēle. Pretī noteikuma pārkāpums Meijerim, tā otrā personiskā piezīme. Tur vēl problēma nekāda nav. 13 punkti Mārtiņam Meijeram. Līdz ar pēdējo realizēto metienu no spēles. Viņš pārņem stāfeti otrajā puslaikā no Jāņa Blūma. Šobrīd nesot komandas rezultīvākais spēlētājs. Ventspilniekiem joprojām gūt punktu šajā ceturksnī izdevies nav. Dīts atrast Zaķi. Piespēlē precīzāk atšifrēš Zaķa nodoms Meijers, bet to pārtvert neizdodās tik vien kā izsist to ārpus laukumu.
8 sekundes Ventspils rīcībā. Jācāk spēle ar auto izspēli. Zāķis. To mazo spēlētāju, šoreiz tas ir Šķēle. Viņš saņems bumbu pie 3 metiem līnijas, uzsāk apspēlēšanu, vēlāk piespēle Janičēnokam. Tā metiens, nav precīzs bumbas pie Vefa. Iedīs tālāk Glūms. Glūms ielaužās sodu laukumā. Pietrūkst precizitātei, bet pirmais pie bumbas Vefietis Gedijs. Atkārtot iespēju sagārtā savai komandai veidot uzbrukumu. Pats dodas caurgainā, vēlāk atspēlē Ričardsam. Dīns gan pārtver bumbu, šobrīd 1-1, dodās ātrajā pretuzbrukumā un gūst punktus. 41-41. Villijs Dīns izdara darbiņu gan vienā, gan otrā laukuma pusē. Šeit, teicam, nolas spēli. Patraucē Ričardsam bumbas saņemšanu. Vēlāk pats pirmais pie tās un tic pussoli priekšā savam aizsargam. Visu izdara līdz galam. Glūms. Mejeris. Noteikam pārkāpums pret Mārtiņu Mejeru. Andriem Gražulim otrā personiskā piezīme. Un soda metieni. Līdz ar to turpinājumā Vefietim to var izvirzīt vadībā viņš savu komandu. Pirmais tiesa mērķi nesasniedz. Otrais metiens neprecīzs. Ventspils atbildi, Janičēnoks. Aizdodās bumbu nogādāt Zaķim. Tagad Dīnam. Zaķis vēlreiz pie bumbas netiek, bet šoreiz fiksēts noteikumu pārkāpums Mārtiņam Mejeram. 4. personiskā piezīme. Nu, lūk, tās problēmas, par ko runāja 4. sākumā. Gromovs ar 3 piezīmēm laukumā jāspēlē pret Zaķi. Zaķis ļoti agresīvs pēdējos uzbrukumos, cenšoties tikt pie iespējas. Visticamāk, tas arī ir Ventspilnieku nodoms. Vairāk spēlēt uz groza apakš, provocēt uz noteikumu pārkāpumiem mums Vefiešu centrus. Šoreiz no pusdistances Gražuls precīzs 43-41. To vadībā Ventspilnieki. Glūms. Gedijs tāmetiens. Nav precīzs. Un vēlāk skar groza konstrukciju neatļautā vietā. Mārtiņš Mejers cīnās šodien visās frontēs. Ļoti sekmīgs viņam 3. 4. starts. 4 gūt punktu pēc kārtas. Tagad atkal būs kāds laiks jāpavada uzreiz ar visu soliņu ar 4 saņemtajām personiskajām piezīmēm. Gromovam 4. Zaķis ļoti neapmierināts uz saviem komandas biedriem par faktu, ka pie bumbas tā arī viņš netiek, bet noteikuma pārkāpumiem jebkurā gadījumā spējas izprovocēt pretinieks. Un tagad piezīme uzbrukumā. Blūms veiksmīgi iestājās ceļā Janičēnokam un pretinieka komandas kapteini izprovocē uz noteikumu pārkāpumu. Vēlreiz atkārtojumā varam redzēt. Melnais darbs, tas, ko Blūms perfekti pieprot darīt laukumā. Nepateicīgs šādas epizodes, protams, no spēlētāja viedokļa. Šīs sadursmes tomēr atstāja kaut kādu iespēju arī. Blūms gatavs upurēties komandas labā. Ričārds met no pustālās distances Gražulim. 5. atlaksī bumbu šodien. Jākovičs ieskrējies. Kļūdās piespēlē bumbu gan paliek beigās. Tomēr nepaliek Ventspilnieki rīcībā pārtvēruši to VF komandas spēlētāju. Un Gedijs jau pārved bumbu pāri centra līnijai. Var uzsākt uzbrukumu sāsinājumu. Tas gan tiesa tiek apturēts ar noteikumu pārkāpumu. Jākovičam pirmā piezīme šodienas spēlē. Trešā komandas piezīme Ventspilniekiem, 3 arī VF-am. Vieskomandai spēlētāji mājiņu Gordons dodās laukumā. Abduls Gedijs var atvilkt elpu uzreiz ar visu soliņu.
Meijeris tiek bloķēts. Gražuls teicams aizsardzībā. Ričards. Viņš pat groza apakšai. Ļoti veiksmīgi izdodas viņam izmantot savu komandas biedra aizsega veidošanai. 43-43. Atkal uz tablo neizšķirts. Pret Jākoviču piezīmi Gordonam. Gordonam otrā piezīme. Patiesībā vienam citam spēlētājiem vairāk par divām. Šodien VF komandas sastāvā nav, neskaitot manas vairāk kārt pieminētos Gromam un Meijeru. 3 personiskās piezīmes Ventspils komandā Šķēlēm. Dīns tikmēr met tālmetienu, bet paliek bez punktiem. 4-6. Tāds trešās ceturtdaļas rezultāts brīdī, kad nedaudz vairāk kā 4 minūtes jau nospēlēts. Gūšana komandām. Knašs šajā 10 minūtē neveicās, bet tas līdz šim brīdim precīzi tālmetiens. Mareks Meijeris atkal izvirza vadībā vēfieši. Turklāt pārtverta bumba Ričardsam. Pats dodās cauri ganā, laicīgs noteikumu pārkāpums. Punkti skaitīt netiek Ventspilniekiem šī 4. komandas piezīme. Līdz ar to gudri šajā epizodē nospēlē Dīns. Te ļoti neveiksmīgi uzdriblē uz kājas savam komandas biedram Dīns. Pēc tam neuzmanīgs, nepamana, ka Ričards piezadies no sānu un pārkāp noteikums, lai nezaudētu komandu turpinājumā punktus no sodu laukuma. Gordons kļūdās piespēlē, Janičēnokam pārtverta bumba. Ilīs Dīns līdz groza apakšai, pietrūks gan precizitātei, bet Gražuls turpina cīnīties. Šoreiz gan 3 vēfieši. Viņam apkārt pie bumbas tiek pirmie un Vēfam iespēja palielināt rezultātu pārsvaru. Ričards. Dīnam personiskā piezīme numur 2. Šoreiz gan būs jāizpild soda metienu Meijerim, jo pirms brīža sasniegt normu. Mareks Meijeris 8 punktus gūs, 3 atlikušās bumbas izcīnījis. Soda metienu līnijas uzbrucis vienreiz. Vienīgais izpildīties metiens arī bijis precīzs. Minūtes pārtraukums tomēr. Soda metienu vēl neseko. Kārlis Mužnieks izšķirās vēl veikt 60 sekundžu apspriedi ar saviem spēlētājiem pirms mačs var atsākties. Gražuls tikai lai nāca. Komandas treneru korpusam ir par ko runāt. Gan daudz sakamā Jānim Gailītim. Trešo ceturdaļu. Gan veiksmīgāk iesākuši tieši rīdzinieki. 9-4 šobrīd atrodas vadībā. Ceturkšņu ietvaros. Ar +3 savukārt lielajā ieskaitē Meijeris precīzi pirmajā soda metienā. Panāk 2 precīzi realizētu pozīciju pārsvaru savai komandai. Otrais soda metiens gan mērķi nesasniedz. Meijeris paliek pie 9 gūtiem punktiem. Dīns Janičēnoks. Tāmetiens pār blubu rokā precīzi. Kristaps Janičēnoks gūs savu 14. punktu šodienas mačā. Sadeldējot arī komandas deficītu līdz minimumam. Blums. Gromovs ielaužās soda laukumā, pietrūks gan precizitāte. Turpinās cīņa par bumbu. Meijeris vēl tiek pie metiena pozīcijas. To realizēt neizdodas. Kam bumba? Bumba Ventspilniekiem.
Gordons, Lancīgs aizsardzībā. Daudz netrūk, lai Jakovičs atbruņot pilnībā no bumbas. Šoreiz neizdodas noturēt bumbu laukuma robežās. Turpinās presings pa visu laukumu no Veju spēlētāju puses. Pārvarējuši to šobrīd Ventspilnieki, Gulbis. 4 punkti, 2 atlikušās bumbas Gulbim. Spēlējis maz nedaudz virs 5 minūtēm. Tagad pret Gromovu palicis. Jakovičs. 3 sekundes, jāstās groza virzienā Ventspilniekiem. Janičēnoks no tuvas distances, bet bumba neskar groza stīpu, līdz ar to Vēfieši nostrādājuši aizsardzībā teicam. Ričards, Gordons. Vēlreiz uz Gromovu. Centra spēlētājiem ielaužoties sodu laukumā. Šoreiz precīzi tiek nospēlēts. 49-46 plus 3 Vēfiešiem. Gromovam 5. gūtais punkts. Čēnoks saņems bumbu, atspēlē to Jakovičam. Tālāk Dīns Jakovičs. Pilnīgi brīvs aiz tālmetienu līnijas. Nav precīzi cīņa par bumbu. Turpinās. Tā nonāk VF komandas rīcībā. Viens spēlētāji pārsvars un mēģināt to izmantot. Gordons. Gromovs. Un 2 sodu metieni turpinājumā. Gražalim 3. personiskā piezīme. Tiek arī izskaidrots. Ventspilnieku centra pozīcijas spēlētājiem. Spēku uzbrucējiem dažādi tiek viņš izmantots laukumā. Par ko saņēmis ir pārkāpumu Gražuls. Gromovam tikmēr iespēja atkal atgriezt 2. Realizēt uzbrukumu pozīciju pārsvaru savai komandai. Nepieciešams realizēt minimums 1 sodu metienu, lai to sasniegt. Turpinās gan neveiksmu sēriju no līnijas VF Rīga komandai. 8 no 16, tikai 50% precizitāti. To visam noteikti nevar būt apmierināts Jānis Gailīts. Gromovam 0 no 2. Šodien spēlēts nozīmē 1 no 5. Zāķis. Nogadā bumbu Dīnam. Amerikānim brīvs pustālais mētiens nav precīzs. Vēfiešiem pozicionāls uzbrukums. Ričards. Spēl Gēdijiem. Tālmetiens pār Kembela rokām. Nav precīzs. Gordons labi turpina cīnīties. Atgūst uzbrukumu pozīciju savai komandai. Vēlreiz Gēdijs ar bumbu. Vienās caurgainā. Gromovs tiek atrasts ar teicam piespēlu un 51. punkts VFam. Vēlreiz atkārtojumā. Uzbrukuma izskaņa. 2 spēlētājs savu uzvilku virsū Gordons. Izmantoja pārsvaru Dīns tagad precīzi. Tālmetiens Viljam Dīnam. Panāk vairs tikai -2 Ventspils basketbola klubam. Gēdijs. Brīdis saminstinās, vēlāk izspēlē bumbu aiz tālmetienu līnijas, tur Meijer. Aizpildītais tālmetiens mērķi nesasniedz. Kembels. Zāķis, Dīns. Vēl viens tālmetiens Dīnam. Šoreiz neprecīzi un vēlāk bumbu skar grozu konstrukciju. Neatļautā vietā, līdz ar to bumbu VF komandai. Spēlētāja maiņa. Rīdziniekiem Helmans Gromovu vietā. Līdz atkārtojumā Gordons. Pašaizliedzīgi spēlē līdz pēdējiem brīdim. Par katru centimetru cīnoties un atkārto atkaro savai komandai uzbrukumu. Tagad Gordons. Korigējot savas komandas punktu medības. Metiens gan tiek bloķēts. Janičēnokam pierakstos. Pirmais bloķētais metiens finālsērijā. Zāķis, Janičēnoks, tālmetiens. Un noteikumu pārkāpums Arnolds Helmanis. Trāpījis par roku. Metienu brīdī Kristapam Janičēnokam.
3 sodu metieni līdz ar to Ventspilniekiem. Iespēja atkal izvirzīties vadībā. Skatāmies atkārtojumā. Metiena brīdis. Lūk, arī kontakts ar roku. Pārliecinošs pārkāpums. Redzēsim, kā Jančēnakam veiksies ar sodu metieniem kopumā. Ventspilniekiem 10 no 14. Sodu metieniem bijuši precīzi šovakar 71%. VFam 47%. Ļoti bieži zaudējot maču. Tie tik vāji sodu metienu izpildes procenti nav. Tāli arī jāmeklē iemeslos. Pārējās statistikas ailēs ir aptuveni līdzīgi skaitļi. Tad bieži ir spēles, kurās tieši šis elements iegāž. Pāragri vēl spriest par uzvarētāju šodienas mačā, bet jāpatur prātā tas arī Jānim Gailītim. Šodien viņa komandai punkts šādā veidā nekrājās. Jančēnoks jau panācis neizšķirt. Uz trešo sodu metienu, līdz ar to Ventspils atgūst vadību. Jančēnoks tiek arī nomainīts uzreiz, viņa vietā laukumā atgriežās Ingus Jākovičs. Blūms cenšas atbrīvoties bummas saņemšanai, Jākovičs gan turpat blākus. Divatā tiek pieskatīts VF komandas kapteinis. Meijers dodas caurgājienā. Ričards pilnīgi brīvs aiz tālmetiena līnijas. Precīzi. Atkal vadībā VFieši, sākoties trešās ceturdaļas pēdējai minūtei. Kembels meklē Zāķi, bet neprecīzi piespēle. Šoreiz kļūdījās tieši piespēlētājs. Zaķim ļoti sarežģīti bija ķer šo bumbu. Jānis Blūms no tālās distances. Vēlreiz precīzi uzbruka VF. 57-52. 5 punktu pārsvars rīdzniekiem. Līdz galam praktiski var spēlēt. Pussekundes starpību uzbrukuma laikam ar 3. ceturtajā atlikušo spēles laiku. Šēli nodedzinājis sekundes. Šobrīd sāk veidot uzbrukumu sāsinājumu, bet kļūdās piespēlē un vēlāk pārkāpt noteikums. 2 sodu metieni līdz ar to 3,2 sekundes līdz ceturtais beigām VFam. Tā iespēja palielināt komandas pārsvaru. Arnolds Helmans uz līnijas. Izdosies VFam uzlabot. Pirms noslēdzošā ceturkšņa vismaz virs 50% sodu metienu rādītāji. Šobrīd jau varu atbildēt, ka nē. 8 no 18. Arī otrais sodu metiens neprecīzs. Bumba tiek mest pāri visam laukumam, bet rezultāts nemainās. 52-57 pirms ceturtās ceturdaļas. Trešajā ceturdaļā VF Rīga izdevās pārņemt iniciatīvu. Tik daudz, ka lielāko ceturdaļas daļu tieši rīdznieki atradās vadībā. Skatoties protokolā, krīt uzreiz acīs arī basketbola klubu Ventspils 19 pieļautās kļūdas. Tomēr VFam tāds tikai 9. Līdz ar to arī izdevies veiksmīgi šos momentus izmantot sev par labu VFam, nonākot vadībā. Vadība arī liela daļa spēles laika saglabājot. Lai turpināsies līdzīgi notikumi arī 4. ceturdaļā, to redzēsim maču turpmākajās 10 minūtēs. Vēfiešiem kā pirmajiem iespēja gūt punkts. Blūms, Ričards, tāmetiens. Izgriežās bumba no grozstības, bet Arnolds Helmans pirmais pie tās un 59. punkts VFam. Jauns pārsvara rekords, +7. Grozā apakšā tur krīt vairāk spēlētāji. Tas izjauc kombināciju Ventspilniekiem. Tālāk jāimprovizē. Tāda dižā improvizācija gan neizdodās. Jākovičam bumba tiek izsist.
7 sekundes mainniekiem, lai noslēgtu uzbrukumu. Zāķis meklē Šķēli. Šķēli pret Gromovu spēlē 1-1. Izrausta veiksmīgi pretinieks, bet neizdodās realizēt metienu. Un bumba arī netrāpa groza stīpai, ļaujot turpinājumā Zāķim par to pacīnīties atkārtotam uzbrukumam. Nomainīts. Šķēli. Kembels Dīņš šobrīd ārējā līnijā. Laukumā Ventspilniekiem kopā ar Jākoviču. Blūms. Anturēdziņa caurgājiens. Gēdijs. Ričards. Piezīme Gulbim. Bernāt Ventspilnieki ar šo noteikumu pārkāpumu. Ļoti daudz turēšanas prom no bumbas, ķeksēšanas. Vienmēr tas tiek fiksēts kā noteikumu pārkāpums, kas arī ir pareizi, ļaujot spēlei turpināties. Tie tomēr noteikumu pārkāpumi, kas neietekmē spēles gaitu. Šoreiz noteikumu pārkāpums nopietnāks. To arī piešķirt piezīme. Helmanis nav precīzs. Gromovs atlaksīja bumbu numur 3 un 9. gūtais punkts. Vēlreiz varam redzēt, ka Gromovs nevienu nepiesakts. Dziļā vientulībā jau var saimniekot virs grozas tīpas. Precīzi tālmetiens, tikmēr otrā laukuma pusē. Florids Kembels atgādina, ka arī viņš šodienas spēlē ir laukumā. 6. punkts viņam. 55-61. Blūms caurgājienā. Helmans, pilnīgi brīvs tālmetiens. Gulbim atlaksīja bumbu, ieskrējušies Ventspilnieki. Kembels. Palicis pret Gēdiju, spēlē ar muguru pret grozu. Tur arī Gromovs dodās palīgā, bet bez noteikumu pārkāpumu Ventspilnieki apturēt neizdodās. 2 sodu metieni līdz ar to amerikānim. Gan sitiens par roku, gan Gēdijs aiz inerces uzgrūdās virsū Kembelam. Spēlētāji maiņo pirms sodu metienu izpildīšanas. Helmans devies uz rezervis soliņu, līdz ar to grozā apakšā Gromovs un Meijers VF komandai. Sodu metienu tikmēr turpina deldēt VF pārsvaru 56-61. Zāķim tiek šobrīd rokas adektorēt. Es nevarēju saprast. Kurā gadījumā neizstās, ka būtu kāds problēmas, kas liek viņam turpināt maču. Pārtverta bumba Kembelam, 3-2, ātrais pretuzbrukums. Kembels pats dodās līdz groza apakšai, pret Meijeru gan neizšķirās veidot uzbrukumu. Tagad Jākovičs otrais tēms. Arī tās nobremzēts, jāspēlē pozicionāli. Jākovičs lauž aizsardzību. Kembels izšķirās par tālmetienu. Precīzi! 60-61. Ventspilniekiem īsā laika sprīdī izdevies sadaldēt pretinieku pārsvaru līdz minimumam, un Jānis Gailīts jau spiests pieprasīt minūtes pārtraukumu. Apdomāja vēl Kembels mest pa grozu vai nē. Ričards īsti nebija gatavs strādāt aizsardzībā, roku pacēl, bet ar to šoreiz bija par maz. Tālmetieni šodien Ventspilniekam gana veiksmīgi. Gājuši no rokas 7 no 17, jeb 41%, 7 no 20 VFam. Kopējā
uzbrukuma precizitāte grozam. Abām komandām virs 40% solīdā apmērā. VFam uzbrukums, iespēja palielināt, atkal pārsvar. Mejers, Blūms. 2 punktu vērtē metiens, nav sekmīgs. Arim Gulbim 5. atlikusī bumba. Gulbis. Kembels. Graži ir veidots aizsaks. Kembels veiksmīgi uzlauž pie 3 punktu metiena līnijas pretinieka aizsardzību, bet turpinājumā Mejer aizsardzību tomēr pārāk sarežģīt, lai apspēlētu to amerikāns. Paspēja reanimēt savu pozīciju Mejers. Aizsardzībā maksimāli patraucējot punktu gūšanu. Šoreiz tas arī dod rezultātu. Gēdijs. Ričārds, tāmetiens. 4. atliksī bumba Dīnam. 7 rezultīvs piespēles, viņam 12 punkti. Dīns šodien ir ierastajā līmenī. Piezīme pret Kembelu Ričardsam. Viņam tā 3. personiskā. VFam 2. šajā ceturksnī. Spēlētāji mājiņa. Gēdijs dodās uz rezervis soliņu. Gordons atpakaļ uz spēles parketu. Kembels sur laukumā. Apmāna viņš ir Ričards, bet punkts negūsties pats tiek pie neitrālās bumbas groza apakšā un vēlāk izlabo savu kļūdu. 62. punkts Ventspilniekiem. Mājnieki atkal vadībā. Gordons, Blūms. Mejers un Mejeris. Teicams kombinācijas noslēgums. Teicams izpildījums. Tur dziļā vientulībā zem groza. Atstāts Mareks Mejers ar bumbu ļoti labi, zina, ko darīt. Kembels, Gražuls. Saņems bumbu atpakaļ. Ierāvies jau soda laukumā. Un turpinās spēle 1-1 pret Mareku Mejeru. Nav precīzi cīņa par bumbu. Turpinās. Un strīds bumbu. 14 sekundes. Līdz ar to Ventspilniekiem paliek uzbrukuma turpinājumam. 4. iesāka vefieši. Spēlētāji mājiņa vēl. Jeriņš Enoks Zaķis atgriežās laukumā. Kurzemnieku rindās. VFam pagaidām bez izmaiņām. Jeriņš Enoks un piezīme Blūmam. Jānim 3. pārkāpums. Un 3. tas arī VF komandai šajā ceturdaļā. Atkārtot auto izspēli. Kļūdās tajā Ventspilnieka Andrejs pretuzbrukums Gordons, Mareks Mejers, otru uzbrukumu pēc kārtas, bumba triec grozā no augšas. 65-62 panāk plus 3 VFam. Reaģē uz to Kārlis Mužnieks, pieprasot minūtes pārtraukumu. But I will set the screen for Willie's guy and not that ball. 5 minūtes 34 sekundes vēl ko spēlēt 4. ceturtajā. Mareks Mejeris, galvenais varonis pēdējos uzbrukumos. Galvenie varoņi gan drīzāk komandas biedri, kas izkārtoja viņu
teicamās uzbrukuma pozīcijās, bet Meiers tieši tas, kurš uzbrukumu noslēdzot precīzi parādās spēles protokolos. Kā punktu guvējs Dīns ar spēku uzlauž pretinieka aizsardzību un samazina atkal savas komandas atpalicību uz rezultātu tablo līdz minimumam. Blūms. Lēžās soda laukumā atspēl Meierim. Nav tur uzbrukuma pozīcija, vēlāk jau Ričards. Šobrīd improvizācija sāks Vefam. Caur pick-and-roll sadarbībām Blūms. 2 sekundes, jāizpild mētiens pār Janičēnaku rokā. Precīzi Jānis Blūms! Tiešām fantastiski tālmetienu realizē. Ceturtais otrajā pusē. Janičēnoks visu izdarīja, bet basketbols veidots kā spēle, kurā teicams uzbrukums vienmēr pārspēs teicama aizsardzību. Lieku reizi tas arī pierādās. Viljam Dīnam. Arī otrais veiksmīgais uzbrukums pēc kārtas Ventspilnieku izpildījumā 66-68. Ričards, Blūms. Teicam piespēle. Blūms dara visu, gūst punktus, apgādā komandas biedrus un spēlē aizsardzībā. Tas ir tas Blūms, kuru neredzējām sērijas pirmajā mačā, bet tur bez viņa varēja iztikt. Arī bez Blūma dalības gan pārliecinošu uzvaru vēfiešiem. Janičēnoks gan nedomā ierakstīt nullīt pēc 2 spēlēm savai komandai. Fināla sērijas rezultātā atbild ar precizitāti un 68-70. Atkal vairs tikai viens precīzs mētiens šķir abas komandas. Piezīme uzbrukumā. Līdz ar to 5. Mārtiņam Meieram un viņam šodien mačs noslēdzies. 13 punkti, 4 atlikušās bumbas, 1 rezultīva piespēle. Turpinājumā Meiers savai komandai varēs palīdzēt vairs tikai morāli. Skatāmies atkārtojumā. Šeit vairāk pat tehniskā piezīme prasījās, kāda basketbolā paredzēta par tēlošanu, jo es tik tiešām neredzēju kontaktu brīdi. Kontakts bija, bet tādu kontaktu brīdi, lai Meieram šī sadursme izvērstos tik nepatīkam, kādu varējām nolasīt. Viņas sejas vaipstos un skatāmies atkārtojumā. Te tomēr ir. Kustība ar elkoni. Bet jebkurā gadījumā piezīme Meieram, kas šo situāciju vēl neizprotamāk rais. Un 2 iznākumi bija. Vai nu tehniskā piezīme par tēlošanu, ko mēs redzējām otrajā atkārtojumā tomēr, ka pavisam noteikti nebija jāpiešķir, vai piezīme Dīnam. Sanāca 3. variants. Arī tiesneši kļūdās. Redzēsim, vai Ventspilniekiem izdosies šo kļūdu izmantot savā labā. Izdodās Janičēnoks precīzi no groza apakšas 70-70. 3,5 minūtes līdz 4. beigām neizšķirts. Ričards. Dodās caurgainā noteikuma pārkāpums. Dīns te jau sāka apzināts. Rūpības lika lietā. Gribētu redzēt šo epizodu atkārtojumā. Meieram nav piešķirta piezīme pēdējā uzbrukumā. Tādēļ arī viņš ir palicis laukumā. Šeit ļoti rūpši noteikuma pārkāpumus atkārtojumā varējām redzēt. Otro epizodu pēc kārtas. Te jau atklāts sitiens. Pēc šādām epizodēm var arī diskvalificēt spēlētājs. Tiesneši gan no savas pozīcijas tik veiksmīgi iespējams neskatīja šo brīdi. Jebkurā gadījumā nesportiskais pārkāpums ir piešķirts 2 sodmetienu Meieram. Netur nervi Viljam Dīnam. Grūti nocēt tik pieredzējušam spēlētājiem. Tik augstasinīgi aizvadījis viņš ir visu sezonu Ventspilnieku rindās. Svarīgos brīžot spējot nospēlēt kā Vistens komandas līderis.
Šoreiz jāsaka, ka vēl paveicās amerikānim ar nesportisko piezīmi gala sodamēru. 72-70. VFM uzbrukums Gordons. Bet no tālās distances nav precīzs. Zaķim 4. atlikusī bumba. Campbells. Rauns savu pretspēlētāju atrod Zaķi grozā apakšā un bumba tomēr ievaļās grozā atkal neizšķirts. Mazāk kā 3 minūtes. Gedijs. Atkal ciets ir Mārtiņš Meijers. Atkārtojumā varēja skatīties epizodu. Šeit gan neveiksmīgi aizķērās aiz Jančēnoka kājas. Nekāda apzināta rūpja darbība nebija. Meijeram līdz ar to kārtējie sodmetieni atkal iespēja izvirzīt vadībā. Uzlabojas arī sodmetienu precizitāti. Tuvojoties maču izskaņai VFM, tā noteikti labā ziņa rīdziniekam. Meijeram 2 no 2. 74-72. Campbells atbrīvojas bumbas saņemšanai. Caurgājienā Grāžuls, Janičēnoks. Blūmam 4. pārkāpums. Norma sasniegt kā vienai tā otrai komandai, līdz ar to Janičēnokam turpinājumā soda metieni. Turpina abi šie izlases basketbolisti cīnīties viens ar otru. Abās laukuma pusēs. Čēnoks turpina būt precīzi tikmēr no soda metienu līnijas. 5. realizētais soda metiens 5 mēģinājumos viņam šovakar. 6. no 6 un atkal neizšķirts. Izdevies izvirzīties vadībā Ventspilniekiem gan. VFM veiksmīgi izdevies noslēgt savus uzbrukums. Tagad Blūms tāmetiens, nav precīzs. Dīns 5. atlikušo bumbu izcīna. Varbūt tagad Ventspilnieki pārņems vadību mačā. Un 4. ļaus būt īsiem brīžiem. Bijuši priekšā saviem pretiniekiem. Janičēnoks, Grāžuls un Mārtiņam Meijeram šodien spēle beigusies. Tagad gan varam savilkt viņa skaitļus 17 punkti. 4 atlikušās bumbas, 1 rezultīvu piespēle. Meijers atkal bija līmenī. Šoreiz pievīla personiskie pārkāpumi. Iespēja turpināt maču ilgāk. Vairāk gan mums Meijers paliks atmiņā tieši ar šo Dīnu noteikumu pārkāpumu, bet izturēja. Mārtiņš palika laukumā un turpināja nospēlēt labas minūtes. Grāžulim tikmēr neprecīzs pirmais soda metiens. Meijers šobrīd laukumu pamets kā rezultīvākais savas komandas basketbolists. Grāžulim sekmīgs 1 no 2 soda metieniem. Minūte 45 sekundes līdz 4. beigām ar 1 punktu vadībā izvirzās Ventspilnieki. Ričārds. Nav precīzi viņa tāmetiens. Un bumba pie Ventspilniekiem. Dīns. Caurgaina atrod Zaķi. Nav precīzi Zaķi metiens, cīņa par bumbu. Ričards pirmais pie tās ieskrējušies vēfieši. Nobremzēts gan tiek uzbrukuma temps. Turpinājumā spēle pozicionālā manierē. Gedijs. Turpināla sadarbība. Tur Bromovs veido viņam aizsaka vēlāk arī Blūms. Gedijs dodas Caurgainā. Mareks Meijers. Tāmetiens precīzi. Vefrīga atkal vadībā. 77-75. 1 minūte 7 sekundes līdz 4. izskaņai. Šeit teicam kombinācija padodās Gedijam. 4 pat uz brīdi spēlētāji apkārt. Janičēnoks nepaspēja norotēt uz stūru un turpinājumā jau minūtes pārtraukumu steidz pieprasīt Kārlis Mužnieks.
Gražu. Un Mareks go with 5 and switch on both screens. Switch one. Rebound! Hey, rebound! Gražus also. Offense. Rebound! Hey, offense. We go one up. We go with threes. Давай, Justin! Давай! Kauniecisks noskaņojums uz VF komandas rezervis soliņu minūtes pārtraukuma laikā. Šobrīd tieši Rīdznieku vadībā līdz ar pēdējo realizēto tālmetienu Mareka Meijera izpildījumā. Liepainiekam 18 punkti, 6 atlikušās bumbas. Pārņēmis stafeti viņš no Meijera. Šobrīd kā rezultīvākais komandas basketbolists. Janičēnoks. Dīns. Spēlē Janičēnokam. Tālmetienu iespējas Kristupam pēdējā minūte sāksies. Zāķis tiek atbruņots no bumbas, veiks vairs nekur neskrien. Viņš šobrīd var pacietīgi spēlēt Rīdznieki. Blūms. Gēdijs pilnīgi brīvs aiz tālmetienu līnijas. Precīzi! 2 tālmetieni pēc kārtas vēfiešiem un 36 sekundes līdz 4. beigām jau +4. Kembels dodas caurgājienā. Tomēr noteikuma pārkāpums vēl pirms bumbu paņēmis rokās bija amerikāns, līdz ar to šie 2 gūtie punkti. Uzbrukuma noslēgumā netiek skaitīt. Jāstājās sodmetienu līnijas. Kembelam jāmēģina no turienes sadaldēt savus komandas deficītu. Spēlētāju maiņa. Ventspilniekiem Zaķis dodās uz rezervis soliņu. Viņu tā Ingus Jakovičs, līdz ar to Gražulim būs jāspēlē centra pozīcijā uz īsāku sastāvu. Mobilāk pārgājuši Ventspils komanda. Ļoti svarīgi sodu metieni. Kembels precīzi pirmajā. 14. punkts viņam. Sodu metieni. Labā līmenī Ventspilniekiem 19 no 24. Tagad gan stāsts tikai vairs nav nozīmes. Šobrīd katrs metiens atsevišķi svarīgs, otrais nav precīzi, bet bumba veiksmīgi paliek Ventspils komandas īpašumā. Šobrīd, visticamāk, skatīsies video tiesneši, kuram no spēlētājiem pēdējiem bumba pieskārās pirms tā atstāja laukumu, vai tomēr skāra kādu VF komandas basketbolistu bumbu vai neskāra. To noskaidros atkārtojums, līdz ar to arī neliela pauzīta spēlē. Izmanto pauzīti savā labā arī spēles komandu treneri. Šobrīd var aprunāties ar spēlētājiem, neizmantojot minūtes pārtraukumu. Bumba paliek Ventspilniekiem, tad pozīcija kurzemniekiem nav nemaz tik slikta. 28,1 sekundi līdz 4. izskaņai, -4. Visas iespējas turpinājumā nospēlēt veiksmīgi. Skatāmies arī mēs atkārtojumā. Pieskarās Mareks Meijers rokai. Ļoti labi tas redzams no šī skatu punkta. Līdz ar to visi jautājumi no dienas kārtības noņemti. Tiesneši redzēja tieši to pašu savā atkārtojumā. Bumba paliek Ventspilniekiem. Skatīsimies, kā turpinājumā tiks izspēlēts sekojošais uzbrukums. Bija laiks Karlim Mužniekam apspriesties ar saviem spēlētājiem. Līdz ar to arī kāds sagatav iespējams izstrādāt. Jāievada bumba laukumā no sām līnijas. 11 sekundes. Kembels. Janičēnoks. Tālmetiens. Nav precīzi bumba pie Gordona. Nu jau jāpārkāp noteikumu Ventspilniekiem. Tas arī tiek darīts Jakovičs. Saņem personisko piezīmi un 2 sodu metienu turpinājumā amerikānim. Janičēnoks uzskata, ka pret viņu tika pārkāpt noteikumi. Nu, tad mums jāredz vēlreiz atkārtojumā šī epizode. Skatāmies un analizējam. Kembels izspēlē bumbu aiz tālmetienu līnijas. Šeit maksimāli cenšas izvairīties Gēdijs no saskarsmes. Nav noteikuma pārkāpuma, lai kā Janičēnokam to gribētos šeit. To saskatīt nevaram. Gordons tikmēr precīzi pirmajā sodu metienā, 81. punkts VFam.
19,9 sekundes. Gordonam tikai tagad pirmais gūtais punkts mačā. Arī otrais pierakstos, 3 atlikšās bumbas, 4 rezultīvas piespēles arī viņa kontām. Ventspilniekiem laika nav daudz. Dīns uzreiz izšķirās par tāmetienu, nav precīzs. Cīņa par bumbu parketā. Pie tās vēfieši, Ričards. Vēl viens noteikuma pārkāpums, 7 sekundes līdz 4. beigām. Ja precīzi kaut vai viens soda metiens, ar to ir pietiekami, lai 3 metieni no spēles būtu jārealizē Ventspilī cerībā atspēlēties 7 atlikušajās sekundēs. Tas ļoti sarežģīts uzdevums. Būtu arī jācer uz neveiksmēm VF komandai no soda metienu līnijas. Vēl spēlētāji maiņa. Gromovs dodās uz rezervis soliņu. Un līdz ar pirmo realizēto sodu metienu Ričardsam, kas viņam 9. gūtais punkts, arī tiek pielikts punkts uzvarētāju noskaidrošanā. Nu, te vienīgais jautājums, bumbas izcelšanas brīdī varbūt bija konteksts, bet to redzēt īsti šajā atkārtojumā nevarēja, līdz ar to arī diez vai to vajadzēja fiksēt. Nu ko, VF svina uzvaru numur 2. Pilnībā atņemot mājas spēju priekšrocības Ventspilniekiem, sagādājot 2 zaudējumus pēc kārtas Ventspils Olimpiskajā centrā kurzemniekiem. Pirmo reizi šajā sezonā šāds iznākums, ar šādu iznākumu jāsamierinās ir basketbola klubam Ventspils. Un var doties jau kā sērijas favorīti uz Rīgu Vefiešu ar šīm 2 uzvarām kabatā. Pārāk daudz laika nav atpūsties. Abām vienībām jāpārbrauc uz Rīgu jau otrdien, nākamais sērijas mačs, pēc tam ceturtdien. Šīs spēles tiks aizbrīts arēnā Rīga, un tad būs nepieciešami vēl papildus mačs, tad tie jau ceļos ik pa spēlē no Ventspils uz Rīgu. Šodien teicams Kristaps Janičēnoks Ventspilnieku rindās.